Sveiki! Pēc veiksmīgā virtuālā fóruma Rebuild Ukraine, kas notika 2025. Gada martā tika nolemts turpināt rīkot līdzīgus pasākumus. Tomēr rīkojot šo pirmo pasākumu, mēs daudz iemācījāmies. Interese par mūsu rīkotajām informatīvajām sesijām bija liela, taču pēc analīzes tika nolemts, ka lielāko daļu no tām vajadzētu pastāvīgi ievietot tiešsaistē. Nebija jēgas padarīt šo informāciju pieejamu tikai noteiktā laikā noteiktā dienā. Šīs atskaņošanas saraksts, kuru skatāties, ir tieši rezultāts tam pirmajam pasākumam lēmumam padarīt saturu pastāvīgi pieejamu. Kad mēs izņēmām tās sastāvdaļas, kuras, mūsuprāt, varētu nodrošināt pastāvīgi, kļuva skaidrs, ka, piedāvājot vairākas valodu izvēles iespējas šo prezentāciju skatīšanai, mēs būtiski paplašinātu to sasniedzamību. Mēs vairs nebūtu ierobežoti ar tiešsaistes pasākumu dominējošajām valodām, kas parasti ir ukraiņu un angļu. Tas uzlabotu to, kas tika piedāvāts sākotnējā formā. Tad mēs aplūkojām, kas bija palicis pāri un kā to varētu uzlabot. Tas parādīja, ka jāņem vērā divas galvenās tēmas. Viena no tām bija informācijas sniegšana, kurai ir ierobežots derīguma termiņš, bet kas joprojām ir svarīga. Šāda veida informācijas piemērs būtu paziņojums par politikas maiņu no kādas valsts aģentūras, kas iesaistīta programmas atjaunot Ukrainu īstenošanā, vai informācija par jaunām finansējuma iespējām, būtībā ekonomikas un politikas jaunumu paziņojumu. Otrs bija lielāka uzsvara likšana uz dialogu un miedarbību. Ir patiesa motivācija piedalīties, ja potenciālie sadarbības partneri ir pieejami tikai konkrētā dienā. Tādēļ pieeja, es esmu aizņemts un ierakstus varu noskatīties vēlāk, šeit nebūs piemērojama. Tāpēc nākamajos forumos tiks ieguldīts vairāk pūļu, sniegti norādījumi un izveidota struktūra, lai veicinātu šādu dinamiku. Tad mēs apsvērām, cik bieži un kad šādi forumi būtu jāorganizē. Kā ik viens, kurš ir abonējis portālu Atjaunot Ukrainu, var redzēt, attīstība notiek burtiski katru dienu. Tāpēc mums šķita, ka 12 mēnešu intervāls starp pasākumiem būtu pārāk ilgs. No otras puses, gatavošanās šiem pasākumiem prasa daudz laika un plānošanas visām iesaistītajām pusēm. Tāpēc mēs secinājām, ka optimālais risinājums būtu rīkot šos pasākumus ik pēc 6 mēnešiem. Tad mēs apsvērām, ka šiem pasākumiem būtu jānotiek. Mēs īpaši centīsimies izvairīties no atvaļinājuma periodiem un iespējamām sakritībām ar citiem pasākumiem, kuros iesaistīti Ukrainas uzņēmumi. No tā mēs nolēmām, ka labākās iespējas būtu marts, izvairoties no datumiem, kas ir tuvu lieldienām, un vēlais septembris. Lai reģistrētos nākamajam pasākumam, dodieties uz Rebuild Ukraine bianuālu virtuālu fórumu lapu un aizpildiet reģistrācijas veidlapu. Saite uz šo lapu ir atrodama zemāk aprakstā. Lūdzu, ņemiet vērā, ka visi Rebuild Ukraine portāla abonenti automātiski kvalificēs 2 korporatīvo delegātu biļetēm un 1 virtuālajai stenda vietai. Abonentiem vienkārši jāizpilda informācija veidlapā, kas viņiem ir pieejama portālā pēc pieteikšanās. Tā kā šo fórumu galvenā ideja ir domu apmaiņa un līdzdalības veicināšana Rebuild Ukraine programmā, mēs aicinām jūs sūtīt man jebkādas jautājumus vai ieteikumus, kas jums varētu būt. Tie tiktu ļoti novērtēti. Es centīšos nodrošināt, ka uz tiem tiek atrastas atbildes un reaģēts pēc iespējas ātrāk. Ja šajā atskaņošanas sarakstā sniegtā informācija jums šķiet noderīga, mēs ļoti vēlētos, lai jūs noklikšķinātu uz pogas, patīk un abonētu mūsu kanālu, lai sekotu līdzi jaunumiem. Lūdzu, kopīgojiet šo video un atskaņošanas sarakstu arī ar saviem kolēģiem un biznesa kontaktiem. Mēs to ļoti novērtētu. Pats galvenais atcerieties, ka ICC Ukraina ir šeit, lai palīdzētu. Mana kontaktinformācija ir norādīta šajā slaidā un zemāk esošajā aprakstā. Lūdzu, sazinieties ar mani. Mani sauc Oleksijs Kožanovs. Kopā mēs varam veidot labāku nākotni. Ceru uz jūsu atbildi un tikšanos nākamajā Rebuild Ukraine virtuālajā formā. Kā vienmēr, vēlreiz paldies par uzmanību un interesi.